Beidz vilties, sāc velties. Kūlenis FM. Un tāds čikapau un viens burvju triks, un mums ir ciemiņš klāt. Ugunīgais, mums te jāpiešķir kaut kur. Nav šķiltavs kabatā. Vai ne? Man vienmēr ir tagad gāzenes šķiltavas līdzi pēc šoviem. Liesmu metai, tad jau tev no Ilona varbūt jāsarunā tas flamethrowers. Jā, būtu ļoti sporši, ja Ilona, ja tu klausies tagad. Viņš noteikti dzird. Tici man, varbūt ne radio viļņos, bet viņam tur citādi strādā. Es nezinu, vai to tikai to bīstamo priekšmetu ar pakomātu var piegādāt vai ar kurjeru vien, bet tur jūs tiksiet paši galā. Jā. Nu stāsti, vai tu jau esi kādu triku apguvis un varbūt mazliet pārorientēsies savā profesijā? Jā, visi, kas vēlas iegūt trikus, droši rakstat man, es apmēram no 1500 eiro līdz 2000 eiro pārdošu visus edžas trikus. Tu esi atklājis aizskatūs noslēpumu nākamā koncerta programma. Daži noslēpumi ir tādi, ko es nesaprotu, un edžus jūt, kas nesaprot, viņš arī nesaka vienkārši. Tur nav ko. Bet viens jau ir, zin kā, tu vari to grāmatiņu, tu man pa to pusotrīt notirgos, ja, kur viss ir aprakstīts. Viens jau ir saprast, kā to izdarīt, bet otrs jau ir izdarīt. Tu nevar tā, kā tu tur tā pirksti tādi, tā kā ir tur 4 kreisās rokas pirksti uz abām rokām, tu jau tāpatās to nevar atkārtot. Jā, tur vajag būt ļoti, ļoti veiklam, tas gan. Jā. Nu labi, bet par trikiem tur mēs vēl tiksim, varbūt arī aizkadrā parādīs, ko es apgūšu, vai izstāstīs mums kādu mainīgo, bet jums kā grupā ir daudz jaunumi, karstumi, ne tikai uzstājoties kopā ar Edžu, bet arī pašiem savā ikdienas dzīvē jauns singls. Tev. Jā, Tev. 4 reizes. Kāpēc 4 reizes? Pasaka, nepietiek ar vienu tev. Jūs gribat visus 4 līdz. Vienkārši iedziedāju tā piedziedājumu. Un aizgāja. Nevarēja apstāties pie 2. Nevarēja izņemt no galvas. bet tas tagad ir diezgan moderni, ne? Tā repetīcija. Jā. Tas, man, piemēram, kāda elektroniskās mūzikas cienītājiem tikai repetīcija dara. Tā kā es esmu jūsu komandā uzreiz. Jā. Un arī kūkas uzreiz vairāk. Mums Kristers te ir sagādājis pārsteigumu, kur grupas biedrs ir draudzenes atceps. Un tur arī ir tev. Ja būtu tikai viens tev, tad mums būtu grūti, būtu jādalās. Vai ne? Kurš gan grib dalīties mūsu ar saldo īpaši, ne? Pavisam noteikti nebūtu tev, būtu tev. Tev un tev. Labi, pastāst par dziesmu vairāk un vispār par to, kā jums līdz šim veicies, kā jums iet un kas tālāk plānos. Vasara bija forša, pabijām dažādos festivālos, un pavasarī patiesībā mēs rakstījām jau vairākas dziesmas un strādājam ar Arni Račinski, jo mūsu skatiens uz tādiem nākotnes singliem kaut ko lielāku ir vairāk ar tādu roka pieskaņu. Es nezinu, vai to baigi var just, vai tikai es to jūtu šajos ierakstos. Jo kaut kā cilvēkiem laikam patīk tas mūsu dzīvīgais skanējums, kad viņi atnāk uz koncertiem un saka, jūs tik forša rockgrupa, bet tajā radio. tā bliežat koncertā, bet radio tik maigi un viegli. Jā, un tad mēs to drusciņi pamainījām, un dziesma tev, tā pamata ideja man radās patiesībā, kad es biju kāzās, un es nezinu, es drīkstu citēt mācītāju, bet mācītājs saka to vienu frāzi, vai ne jūs... Tas, kas grib iebilst, tas to dara tagad vai klusē mūžīgi. Un te man ir vārdi klusē mūžīgi vai kliedz, un tad es izdomāju uzrakstīt visu dziesmu par to konceptu, kad viss jau ir tagad un tev tikai jāmāk notvert tas īstais. Un tas viss tev tad piederēs. Oi, te ir pilnīgi cita doma, ko es tevi nolasīju kādā mirklī. Ko tu nolasīji? Es tagad klusēju. Kauns teikt, ja? Nebija par kāzām. Par kāzām nebija. Bet liek tagad padomāt mazliet citā virzienā. Un tu par to roķīgumu teici, un es jūs dzirdēju Saldus saulē. Jā. Un tur tiešām tā, jūs pat nespējat kustēties tā popsīgi. Jums gribas to enerģiju izlikt, un tas jums arī piestāv. Tā kā es domāju, ļoti forši, ka ņēmāt vērā arī klausītāju ieteikumus un visu pārējo, un tas dzirdams arī jaunākajā veikumā ir. Nav tā, ka tev tikai izliekas un tas galvā strādā, bet par tām kāzām un vispārējo. Video klipā kāzu tēma gan neparādās. Jā, bet mācītājs ir. Tik tālu mēs esam tēmā. Stāstiet, kā jums gāja, jo šeit ir īstena īsfilma, arī ar vairākām asociācijām. Sākotnēji man kaut kur seriāls Peaky Blinders galvā asociējas. Tad vēl Harry Potters vai Austrum Express, kur tur vilciena epizode. Tiešām ļoti interesants tāds ceļojums laikā.
Jā, video tika filmēts Cinevillā, tā ir tāda kino pilsētiņa, un paldies Andriem Ēķim, jo viņš mums ļoti daudz atļāva izpausties, un tas prasīja tikai vienu zvanu un paskaidrot, ka mēs tiešām esam sakarīgi cilvēki. Un piedalījās Ritvars Bluka, un patiesībā kā tapa scenārijs, atceros, ka mēs braucam no Rīgas. Mēs braucam, un es tā Ritvaram saku, bet varbūt tagad gribu izstāstīt, ko mēs filmēsim, jo man vienkārši 12 tērpi ir līdzi. Un viņš tā saka, nē, vecīt, izdomāsim uz vietas, šodien baigi foršs laiks, man bija galvā cits scenārijs, bet es domāju, izdomāsim uz vietas, jūs jau tādi atraktīvi. Tad mēs gājām pa vairākām lokācijām, patiesībā mēs safilmējām vairāk, un tieši mums arī bija tērpi, kas atlasīti, lai ļoti nosītos kā Peaky Blinders seriāla kāda aina, bet mēs to ainu neizmantojam, jo nelīmējās kopā. Un pat neviltus sanāca, ka mums galvenajā lomā tika Alvis, mūsu solo ģitārists, kurš ir vienkārši traģiski iemīlējies video, un viņš iet ar visādiem lāstiem cauri un gaida to meiteni, kas atlidos. Un tad mēs to visu uzfilmējam, mums tā, jā, bet, lai būtu īsts lāsts, pietrūkst kāda kadra, un tad mēs, ja kāds man seko sociālos redzēja, ka es meklēju 80-gadīgu zilnieci kādu brīdi, un tad mēs viņu arī atradām. Un piefilmējām klāt to kadru, un video bija gatavs. Bet tas viss bija reāli, tiešām zilnieci? Viņa teica, ka jaunībā ir bijusi zilniece, un tad viņai jau tur bija tādi vaibi, un es nezinu, kā Alvim pēc tās nedēļas bija dzīvot vai labāk vai sliktāk, neesmu prasījis. Šodien viņš nav šeit, tu man lūdzu pasaki, kas ar viņu notiek. Jā, bet mēs pat brīnījāmies, ja mēs Alvi ieraudzījām no tādas citas skatu punkta, un es viņam arī saku, tev taču ir aktieri kaut kādas prasmes, kā viņš tur visu dara, tu uzreiz notic viņa acīm, un varbūt tas stāsts par viņu, un mēs jau daudz nerunājam, mēs tikai par mūziku runājam. Zinu, Bet es ar tā nodomāju, un tajā pašā laikā nav jau pieklājīgi teikt, ka viņam piestāv šī loma, jo viņš tur tāds žūpotājs. Bet viņam tik tiešām. Savu brīdi jau var, tas ir kāzu rīts. Tur jau viss kā kāzās. Tur viņš padzer paguļ zilniece, meitene aizlido. Bet es noticēju. Es tiešām noticēju, ja Alvi, tu mūs dzirdi, tad tev nepiestāv žūpot, bet tev piestāv aktieru lomu gan. Tur kolosāli izpildījās. Ja no Andriem Ēķim kāda filma nāk un vajag tādu džeku. Man liekas, es kaut kur tādu dzirdējis, ka visgrūtāk nospēlēt ir tieši kaut ko smieklīgi, ja tajā brīdī, kad jāfilmē nav smieklīgi, un arī tādu ierēbušu cilvēku neierēbušam nospēlēt, tas ir talants, tas ir jāmāk. Un vai mēs visi bijām ierēbuši, to neviens neuzzinās. Neuzzinās Kurš sēdēja pie stūras? Es saprotu, ka tu mums arī neatklāsi. Jā. Bet vai līdz ar mazliet žanra skanējumu izmaiņām, tātad uz roķīgo pusi, jūs neesat arī nolēmuši to kino attīstīt vairāk? Jo vai pārvākties uz Liepāju? Jā, tāda ideja vēl nebija radusies, bet tas, ko mēs aizdomājāmies, kad kaut kā forši sanāca, ka izcēlām vienu grupas biedru, un varbūt ar nākamajiem singliem mēs varētu izcelt vēl kādu, un katram būtu tas savs stāsts tāds kā kino tāds, un varbūt kopā saliekoties, izveidot tos kaut kas wow. Lai veicas, lai izdodas. Tas jau izklausās pēc seriāla. Mēs patās runājam par tām seriāla balvām. Aiznākamais gads. Uzreiz aiz ugunsgrēkas apskriptuma seriāls. Tad jūs būsiet mūžīgi. Un ugunsgrēka tēma jums šobrīd arī aktuāli ir. Es ceru gan, ka nav izcēlies neko šovā ugunsgrēks. Mūsu šovā ar iluzionistu Eģas ugunī vienmēr izceļas uguns. Tur ir viss šaus par uguni, tāpēc mēs lielāko daļu taisam ārā, jo negribas nodedzināt tos kultūras namus arī. Un kā jūs gatavojāt programmu tur? Vai pielāgojāt savas dziesmas šovam, vai tap kāda jauna arī tieši tam? Gan. Patiesībā tas sākums bija sarežģīts, un man likās, kā es to izdarīšu, jo atnāca iluzionists Ceģus, viņš uzmeta to savu pātaru lielu ar trikiem, un tad viņš saka, rekur triki, un es esmu ierakstījis, šitān varētu būt kaut kāda saldāka dziesma, šitān ātrāka, man ļoti patīk, kādā krāsā lieciet viņu te, un viņš tā kā jau bija atlasījis dziesmas, kas viņam patīk, un tad tur, protams, arī ir improvizācija, jo nevienmēr visi triki izdodas, un mums ir bundznieks, kurš visu vēro, ja kaut kas iet greizi, viņam ir tāds mikrofons, ko tikai mēs ausīs dzirdam, viņš tā, Eģus izlaida triku, maucam citu dziesmu. Tas pilnīgi tā. Tā kā, tāda improvizācija, kur ir tas džems saucamais, un, protams, arī mūsu mūzika integrēta iekšā, lai arī atpazītu, kas tā pa grupu ir uz skatuves. Kur viņi tādi uzradušies? Jā.
Un jums šī te improvizācija un pilnīgi citādais koncepts arī ir pavērs, varbūt kāds jauns apvāršanas domas idejas? Manuprāt, tas grupai dzīvē vispār nāk tikai par labu, jo, kā mēs zinām, dzīvos koncertos ir arī jājūt publika, nevienmēr viss norit kā vajag. Ir bijis, kad parasti Alvim noplīst kāda stīga. Viņš vairāk laikā pa skatuvē un tā spēcīgāk spēlē. Un tajā brīdī tev jāmāk kaut kā tā situācija labot. Jo, tu neies no skatuves un neteiksi menedžerei, hei, sorry, 3 dziesmas, bet, That's it. Ar to arī beidzam. Un tas īstenībā daudziem mūziķiem ir tāds, ko tu visu laiku vari mācīties, jā. Bet stīgs, tad jūs cik komplekts ņem līdz kolēģis? Alvis ņem jau ģitāras līdzi. Jau gatavs. Jau tik tālu. Tā kā 3 ģitāras var noplēst un pēdējo, tad ja nav. Mums vispār bija tieši Liepājas pusē koncerts, tāds diezgan smieklīgs, kad spēlēja grupa Indigo. Un tas Džeks vēl pasmājās, jā, šodien tikai viena ģitāra līdzi, bet parasti jau neplīst. Otrā dziesma viņš tā, nav stīgu. Alvis iedod savu ģitāru, viņš spēlē, kad 4. dziesma viņam noplīst arī tā, es iedodu savu ģitāru. Un tad beigās bija mums vēl rezerves ģitāra, ko arī iedoja Indigo sostu, un viņš kopā sanāk 4 ģitāras. Pārplēs stīgas pa vienu koncertu. Un fonā viens backstage'ā tikai montē un skaņo. Bet tas ir smieklīgi, jo pēdējo reizi, kad viņš prasīja to rezerves ģitāru, redzēt, viņam sējā bija bišķi kauns, bet rēka rāva arī. Te Mērfī likums strādā. Jā. Labāk nevajag to džinksu pirms uzstāšanās. Jā. Bet, puiši, kā jums? Lai ģitārs neplīst, tas ir viens, lai tiešām izdodas arī to seriālu turpināt. Vasarā esat sastrādājuši, kārtīgi nobliezuši pa dažādām skatuvēm, iztrakojušies, un rudens sezona ir klāt. Jāatzīst 15. septembris, lai kā skaļi negribētos to teikt. Kādi plāni? Tādai mierīgai. Šonedēļ arī var. Ko šodien? Šonedēļ jānospēlē 3 koncerti, ir Illusion Stage vēl, sanāk Valmiera, Jēkabpils, Ikšķile. Bet uzreiz, kā beidzas tūre, ja vēlaties mūs dzirdēt, mēs spēlēsim tādu kā dubultu koncertu, būs Roms un Subscriptum Fontaine Palace 10. oktobrī. Tas tepat netālu. Jā, un jūs tur varēsiet dzirdēt pirmo reizi arī mūsu dziesmu Tev. Un arī vispār jūs esat pirmais rādio, kas viņu atskaņos. Tad būs visi pirmatskaņojumi Liepājas pusē. Ļoti labi. Kurzemē. Un tad jūs mazliet piebremzēsiet pēc tā 10. oktobra, vai? Kurš tad ļaus? Tas ir tikai sākums. Tas jāprasa menedžerei, mēs jau gribētu. Kādu atvaļinājumu uzreiz uzrakstu viņai ziņu. Uz Portugālu aizbraukt, piemēram. Kaut uz nedēļu. Jo kūciņš jūs tāds līdzīgs arī esat atveduši. Tā kā tur ir. Trenējāmies. Tur ir, treniņš skola rokā. Labi, Kristē, teiksim tev lielu paldies, un tad ir laiks Kurzemes un vispār vispasaules pirmajam atskaņojumam. Vai ne? Pirmais, sanāk pavisam publiskais. Tev un arī tev. Lai superīga diena. Tev arī. Tev arī. Paldies. Visiem superīga diena. Un forši, ka paviesojies šeit Kurzemes radio Viļņos. Tad šonedēļ tiekamies visur. Ar un bez uguns liesmām, bet galvenais ar jūsu dziesmām. Sanāc dzēja. Jā, un 10. oktobrī Liepājā. Ir. Paldies un lai skan. Es varētu tā ilgi tevi klausīties. Mums turpinājums seku.